Дорогие друзья, вы опять в видеостудии Круизор. Цикл мини-лекций с общим названием «Психология бесконфликтности в семье» читает на родном языке врач-психиатр Илма Войцеховна Корчевska. Слово госпоже Корчевской. Labdien! Ar jums par šo tēmu ģimenes konfliktoloģija runāšu es, profesionāls psihiatrs Ilma Karčevska. Šo tēmu es esmu sadalījusi 14 fragmentos. Šodien mēs noklausīsimies pirmo fragmentu – ģimenes konfliktu iemesli. Kā profesionāls psihiatrs, kurš ilgstoši strādā psihiatrijā, uzskatu, ka šī tēma ir ļoti svarīga, kā psihiatrijā, tā arī kliniskajā psiholoģijā. Šo tēmu, kā es jau jums teicu, es sadalīju 14 fragmentos, kurus mēs pakāpeniski apgūsim. Un šodien sākam ar tematu, kā jau teicu, ģimenes konfliktu iemesli. Daudzās ģimenēs ir problēmas. Un viņas neradās, teiksim, vakar. Viņas rodās laika gaitā ģimenē. Un, ja tās problēmas netiek risinātas, tad veidojas nepilnas ģimenes, šķiršanās, laulāto draugu konflikti. Vientulības problēmas bija arī agrāk, taču tām nepievērsa uzmanību. Vēl bez tam pats cilvēks ir kļuvis prasīgāks mīlestībā, dvēseles tuvībā, attiecībās. Attiecībās, protams, arī seksā, ko es nepieminēju. Stājoties laulībā vēl netiek garantēta pilnīga laime, visu problēmu tūlītēja atrisināšana. Laulība tā ir attiecību veidošana. Tā ir prasme veidot attiecības starp dzīves biedriem, starp bērniem, starp radiniekiem, un pie tā jāstrādā katru dienu. Ļoti svarīgs process ir savstarpējo attiecību veidošana tieši kopīgās dzīves sākumā. Tas ir nepieciešams savstarpējās adaptācijas periods. Adaptācijas periods cilvēku piemērošanās viens otram laulātajiem. Ja? Piemērošanās etaps ir obligāts pilnīgi visās ģimenes veidošanās procesā. Vienā ģimenē tas var ilgt gadiem, bet varbūt arī īss. Daudz kas ir atkarīgs no prasmes un vēlēšanās izprast vienam otru. Laulāto adaptācija, tas ir, kad veidojās starp viņiem psiholoģiska un emocionāla tuvība. Es atvainojos. Veidojot kopīgus saskarsmes noteikumus. Lielākā daļa pret laulību izturas ļoti nopietni. Viņi cer, ka nodzīvos ilgu un laimīgu kopdzīvi. Es domāju, ka to cer visi, kas stājās laulībā, ja? Jo tomēr tajā brīdī viens otru dievina, kā saka, neredz otrā cilvēkā trūkumus, cilvēks ir ideāls. Bet, kad sākās tās piemērošanās periods, tad arī parādās visādas tomēr domstarpības. Kāpēc ne visiem izdodas saglabāt ģimeni? Tieši, kad jārisina tās domstarpības, kāpēc rodās konflikti ģimenē, kāpēc pieaug strīdi un pieaug nesaprašanās. Uz šiem jautājumiem es pacentīšos atbildēt šajā fragmentā. Visi cilvēki nav vienādi, un kā visiem zināms, arī skats uz mīlestību visiem ir dažāds.
Vieni saprot mīlestību kā dzimumu tuvību, citi atkal kā dvēseles radniecību ar otru cilvēku draugu. Dažiem no laulātajiem draugiem pirmajā vietā ir personīgās vajadzības, un viņi izmanto, vīrs var izmantot sievu vai sieva vīru, kuram tās personīgās ambīcijas ir lielākas. Un lai tās apmierinātu, tādā gadījumā arī rodās konflikta situācijas, jo tāda mīlestība ir ar patērētāja noskaņu. Tātad, cilvēks vairāk ir patērētājs, grib saņemt vairāk no otra, bet dot pretī maz ko vēlās. Normālās ģimenēs laulātie velta viens otram uzmanību, bērniem, cenšas sagādāt mīļotajiem kādu prieku, kādu pārsteigumu, nevienu tā ļaunprātīgi neapbēdināt. Jaunie cilvēki bieži nesaprot, ka ģimene tā ir prasme dzīvot, dzīvot, lai dāvātu laimi otram cilvēkam. Ka pastāvīgi jāmeklē, lai saglabātu labas attiecības un mīlestību. Ļoti žēl, kad aizvainojumi jau, netiek izrunāti, netiek izanalizēti savā starpā, un otra cilvēka pacietības mērs ir pilns, un tādās reizēm, kad neko vairs nevar pagriezt atpakaļ. Par to ir vienmēr jāpadomā. Kad, kā saka, ir iestājies tas etaps, kad jāsāk runāt savā starpā, lai izlīdzinātu tās problēmas, lai izlīdzinātu tās nesaskaņas. Tas ir pirmais fragments, ko mēs šodien apskatījām. Nākošā reizē mēs skatīsimies, kā veidojās konflikti ģimenē. Nākošā fragmenta tēma būs, kā veidojas konflikti ģimenē. Lai tiem, kurus interesē ļoti šis jautājums, es ieteiktu visas šīs fragmentus izanalizēt vienu konkrētu konflikta situāciju savā ģimenē un uzrakstīt to uz papīra. Kāpēc konflikts veidojies, kur es esmu bijis vainīgs, kur man bija jāpiekāpjas varbūt, kur man bija savādāk jārunā. Un šī analīze, es ieteiktu nesāt līdzi kabatā, lasīt viņu mikroautobusā, lasīt viņu trolejbusā, lasīt viņu pusdienu pārtraukumā vai vakarā mājā braucot, tad vēl labāk. Tad varbūt izlieks no trolejbusa, nopirks kādu ziediņu savam draugam, kuru viņš ir apbēdinājis vai viņa. Un problēma varbūt sāks risināties pozitīvā virzienā. Paldies par uzmanību. Šodienai viss. Paldies!